Ceturtdaļfinālā piekāpjamies ASV. Arti, kāda bija šī spēle? Nu, grūta spēle ar labu pretinieku. Kāds bija spēles uzstādījums par šo komandu tieši šodien? Ātri, tehniski, kaut ko līdzīgi tagad mēs domājam darīt kā ar Vāciju, pie pilnīgas ripas kontrolas pretiniekam, uzbrucēji atvilkties nedaudz vidzonā. Kas no mūsu puses varbūt ne pārāk šodien izdevās? Daudz, kas ir ceļš jau sākums. Mēs atkal otrā minūtē ielaidām un redzējām kaut kādu līdzīgu scenāriju, kā bija spēlēs ar Zviedriju un Kanādu. Kāds bija tavs vēstījums komandai ģērbtuvē? Varbūt nedaudz var atklāt. Es biju vienkārši. Man pirms čempionāta prasīja, ar kādu rezultātu es būšu apmierināts vai gandarīts. Es teicu ceturtdaļfināls. Tad mēs spēlējām ceturtdaļfinālā. Pateikt, ka es esmu gandarīts, noteikti es to nevaru. Un, pirmkārt, tāpēc, ka es uzskatu, ka es nedabūju ārā no viņiem visu. Un otrkārt, vēl apbiedināts vai vīlēs es tajā, ka bija jārunā daudz par lietām, par kurām vai nu būtu jārunā ļoti maz, vai vēlams vispār nebūtu jārunā. Šogad 2004. gada puiši noslēdz turnīru, vairs viņi nākamā nevar spēlēt. Kā tu atceries tieši šos gadus? Mēs jau redzējām, kuri spēlē kādā līmenī. Šobrīd, tur es nezinu, es neko neatklāšu, ka ar amerikāņiem var konkrēti dans. Varbūt tavs kaut kāds vēlējums nākamā gada puišiem, kas gatavosies Otavas čempionātā? To es ģērbtuvē jau pateicu. 4. paldies, kuri vairs nevarēs spēlēt to 20. Nākamajiem, jūs redzēt līmeni. Un to, ko es teicu, ka ieteicu viņiem, teiksim, pierakstīt to, ko viņi domāja. Pēc spēles ar Zviedriju, Kanādu, pirms spēles ar Vāciju, kā viņi jutās, lai paši ieliek savu atzīmes par katru spēles. Pieļauju, ka šobrīd varbūt viņiem tas liekas banāli, bet viņiem tas varētu noderēt. Daudz turnīru laikā vispār runāja par tām atšķirībām līmeņos. Vari pastāstīt? Šodien par to lēmumu pāriet diezgan ātri uz 5 aizsargiem. 3 maiņā. Mēs mums spēles problēma. Viņi bija vienreiz laukumā, kad goli ielaid otru. Pastāsti par to, kā jūs izlēmāt, ka tā ir jāspēlē? Mēs spēlējām praktiski trijās. Visu spēli ar Vāciju. Viņi arī spēlē gan arī trijās. Arī Amerika pirmo periodu spēlē 3 maiņās. To teica līmeņa atšķirība. Pastāstīja, Ļānski nosēdināja, bet Mateiko arī spēlētājs NHL drafta sakarā pieminēts. Tev pirmo reizi tur viņi sastrādājās. Kā viņš izskatījās šajā līmenī? Mēs jau redzējām, kā izstājās. Tas nebija amerikāņu hokejs. Ko mēs esam redzējuši tikai Erikam highlights, vai tu redzi kaut kādu video, bet klātienē tā ir cita lieta, ka tu strādā, bet čalis jauns, viens no mūsu labākajiem. Ko es pat neko daudz nepateikšu. Paldies!